Pēc nē. Nu, lūk, citiem vārdiem sakot, šī pārēja no bioloģijas pie tehnoloģijas ir lieta, kas ir saistīta, protams, ar to, ka visa sabiedrība kļūst izglītotāka, ka katrs, ka tiek uzskatīts par vienu no būtiskiem labas sabiedrības uzdevumiem tas, lai katrs skolā iegūtu kaut kādu zināšanu minimumu, kuru viņš pēc tam varētu izmantot. Ja? Jūs visi skolā esat mācījusies bišķiņu no algebras kaut ko, vai ne? Bet jūs iespējams neko pārāk daudz no tās algebras šobrīd neatceraties, bet jums tas ir mācīts. Kāpēc? Tas ir mācīts nevis tādēļ, ka vienkārši kāds gribētu jūsu dvēseli izskaistināt, bet gan tas ir vienkārši tikai tādēļ, ka jums šādas prasmes kaut kur nākotnē pēkšņi var noderēt. Vai ne? Jūs pēkšņi gribat vienā mirklī izdomāt, ka jūs gribat darīt kaut ko praktiskāku un mest pie malas to, ko jūs šodien nodarbojaties un iestudēt, piemēram, inženieru zinātnes. Ja? Un inženieru zinātnēs, kā jūs to zināt, bez algebras nekāda dižā darbošanās nav iespējama. Ja? Citiem vārdiem sakot, tas ir arī tas, ko mēs saucam, runājot par moderno sabiedrību, šī pārēja pie ierobežotas lasīt prasmes, ja? Pie vispārējas lasīt prasmes. Nu, lūk, tas tagad attiecas uz moderno sabiedrību. Ja? Modernā sabiedrība kā kaut kas radikāli atšķirīgs no tradicionālās sabiedrības. Vēl viena lieta, kas ir raksturīga Eiropā modernai sabiedrībai, ir tas, ka tā pāriet no izstrādājumu ražošanas pie preču ražošanas. Citiem vārdiem sakot, izstrādājums tradicionālā sabiedrībā un prece modernā sabiedrībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, kā jau jūs to tīri labi varat iedomāties, piemēram, tādos tradicionālā, te pašā straumēna sabiedrībā, ka kādam, kurš brauc ar zirgu, ir nepieciešama sedli. Zinat tie, ko uzliek zirgam mugurā, lai var sēdēt. Ja? Kādā veidā pie šā izstrādājuma tiek? Pie šā izstrādājuma tiek pavisam vienkārši. Pie viņa tiek tādā veidā, ka jūs aiziet pie meistara, kurš tad ir sedlinieks. Ja? Latviešiem ir pat, kā jūs to zinat, tagad tāds uzvārds sedlinieks. Vai ne? Jūs aiziet pie šī sedlinieka, vai zināt, kā ir sedlinieks vāciski, runājot par uzvārdu Zatler. Tas Zatlers, jā, Zatleres, kā saka, senču uzvārds ir patiks vāciskots sedlinieks. Bet tas, lai nebūtu būtiski. Ja? Es aizēju pie šī sedlinieka, un sedlinieks speciāli man taisa sedlus. Ja? Speciāls tādus, kādus viņam pasūta, un viņš tad, kā saka, visu laiku viens pats strādā pie šiem sedliem, un tā rezultātā tad viņš arī viņus ir uzradījis. Ja? Vai arī iedomājieties, ka jūs noteikti pazīstat jau ko, runājot par latviešu literatūras klasiku, jau ko Rudolfa Blaumaņa lugu Skroderdienas silmačos, kur darīšana notiek visu laiku ap skroderiem. Ja? Tur dūdars un zāra un tā tālāk un tā tālāk. Kādā veidā tur cilvēki tiek pie apģērba un kādā veidā pie apģērba tiekat jūs? Tieši tā, speciāli šuj, uz konkrētam cilvēkam uz mēra, ja? Bet kādā veidā jūs tiekat pie savām drēbēm vairumā gadījumu? Tieši tā. Jūs ejat uz veikalu un nopērkat jau gatavu apģērbu, kurš ir saražots, kā mēs mūsdienās sakam, industriālā veidā, kā prece. Proti, jūsu apģērbs ir ražots nevis speciāli jums, bet viņš lielākoties ir saražots nezinot par jūsu konkrēto unikālo personu, ja? Bet viņš ir uzšūts pēc noteikta izmēra un laists tirgu, ielikts veikalā, jūs viņu aizējat nopērkat. Tad, lūk, kas atšķirās tradicionālā sabiedrībā, kas ir izstrādājums un kas ir prece? Šādi sedli ir izstrādājums tajā ziņā, ka tas ir kāda meistara speciāli ražots objekts konkrētam pasūtītājam. Prece savukārt ir kaut kas tāds, ko jūs saražojat masveidā un iedzenat pilns veikals, nezinot, kas viņu nopirks.
Citiem vārdiem sakot, modernā sabiedrība, un kāpēc tad bet jūs taču principā varat arī mūsdienās iet pie skroderiem, ne? Kāds no jums noteikti, ka ir kaut ko šuvis pie šuvējām vai šuvējiem. Bet ar ko atšķirās pie šuvēju šūtas drēbes no veikalā pirktām drēbēm? Dārgas, vai ne? Bet vienlaiks labas, ne? Vai nav? Tieši tā, tāpēc, ka viņas ir gal galā šūtas tieši jums speciāli. Ja? Kā jums šķiet, kāpēc tās veikalā pirktās drēbes ir lētākas nekā pie skrodera šūtās drēbes? Skroders arī izmanto šuju mašīnu, vai ne? Mūsdienās ir šaubos, vai kāds. Piedošana? Laikietilpīgāk. Un kāpēc tas ir laikietilpīgāk? Bet fabrika arī ir roku darbs. No? Jā. Tieši tā arī notiek. Un kāpēc viņi tā dara? Lai viss būtu ātri un viegli, un tas ir tas būtiskais, lai varētu saražot maksimāli daudz pēc, noteikti standarta, kā jūs minējāt. Ja? Un pēc tam piedzīt konkrēti veikals pilnus ar kaut kādām pēc standarta ražotām precēm. Citiem vārdiem sakot, tas ir tas process, kad mēs no vienas puses pārējām no skrodera drēbēm pie rūpnīcā ražotām drēbēm. Tas ir tas process, kur mēs saucam par industrializāciju. Ja? Kas ir industrializācija? Proti tas, ka jūs lielo vairumu priekšmetu vairs neražojat ar rokām, tā kā straumēnos vai skroderdienās silmačos, bet gan, nāciet droši, jā. Neskatieties uz mani pārmetoši. Ja nevar, ko es tur varu darīt? Droši, jā. Tā, netraucējot kolēģi. Citiem vārdiem sakot, modernā sabiedrība, un tas ir tagad būtiski. Modernā sabiedrība ir industriālā sabiedrība, proti lielais vairums no precēm un lielais vairums no mantām, kuras jūs izmantojat ikdienā, tiek ražotas industriāli masveidā. Ja? Citiem vārdiem sakot, tas attiecās, protams, ne tikai uz drēbēm, bet tas attiecas arī, piemēram, uz to pašu ēdienu, kā jūs to zināt. Ja? Mūsdienās ir būtiski, ja jūs gribat, piemēram, nodarboties ar piena lopkopību, jums vajag nevis 10 gotiņas vai 15 gotiņas, bet jums ir vēlams, lai jums ir 500 gotiņas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jūs viņus tur tā forši uztaisat viņām tādu absolūti automatizētu kūti, ja, kur tad viņas stāv, tur, kā saka, tiek visādos veidos elektroniski kontrolētas, tiek elektroniski slauktas, un tā rezultātā jūs varat no tās mašīnas dabūt ārā no tām 500 govīm diezgan lielu daudzumu piena, kur jūs varat pārdot par lētu naudu, vai ne? Kā jums tur ar to pienu? Varbūt, ka tomēr ir labāk pirkt patiešo no zemniekiem un iet kaut kur, kā mēs to zinām, šur un tur vēl pastāv tie, zemnieku tirdziņi un iet pirkt pienu tur. Ne? Ko? Vai tomēr labāk ir iet pirkt pienu pakā lielveikalā? Lielveikalā ilgāk stāv, tāpēc, un kāpēc viņš ilgāk stāv? Viņš nav dabisks, tieši tā. Mūsdienās mēs esam kļuvuši jau tādi pietiekoši skeptiski pret šīm visām industriāli ražotajām mantām. Ja? Bet tā būtība ir tieši tāda, ka ir būtiski izmantojot tehnoloģijas radīt daudz nevis konkrētam patērētājam, bet tirgumu. Ja? Proti, nevienu neinteresē, kas nopirks to pienu, kas nopirks to konkrētu apģērbu gabalu. Galvenais ir, ka viņi vispār nopērk. Ja? Un kāpēc? Tāpēc, lai konkrētais uzņēmējs uz tā varētu pelnīt, kuram tad pieder, protams, attiecīgi tad konkrētā piena ferma vai konkrētais apģērbu fabrīķis vai tad attiecīgi visas pārējās lietas.
Ja? Citiem vārdiem sakot, tas ir tas process, kur mēs saucam par industriālo sabiedrību. Ja? Viena no industriālās sabiedrības tādām pamat labām iezīmēm ir tā, ka industriāli kaut ko ražojot, jo jūs vairāk ražojat, jo jūs vairāk ražojot vienas vienības izmaksu padarat aizvien zemāku un zemāku. Tad, ja jums ir 15 govis fermā, jums viena piena litra cena būs būtiski augstāka nekā tad, ja jums ir 500 govis. Kas nozīmē to, ka industriālās sabiedrības tas pamat ideja ir ražot masveidā, bet ražot lēti. Ja? Nu, piemēram, kāds no jums, varbūt īpaši tiem, kas nāk no Krievu skolām, droši vien, ka pazīst burvīgo Gogoļa stāstu Šinelis. Pazīstat? Nu redz, super. Atceraties, kāda vērtība tam Akakjevičam ir tam Šinelim. Proti, ka tas ir kaut kāds tāds viņa kluso ilgu piepildījums, ka varētu būt tik foršs un silts apģērbs un tā tālāk un tā tālāk. Jūs tā izturaties pret drēbēm? Jūs tā neizturaties, tāpēc, ka mūsdienās industriālā sabiedrībā, saprotiet, tur ir tā starpība. Industriālā sabiedrībā mēteli nopirkt, labs mētelis nav lēts, bet, piemēram, man nav mēnešiem ilgi jākrāja, lai es nopirktu jaunu mēteli. Ja? Tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam atļauties, nopirkt kaut kādu standarta mēteli bez kaut kādām īpašiem, bez īpašiem izdevumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas mētelis, kuru jūs nopērkat veikalā, H&M, vai kaut kādā tur citā, viņš ir ražots industriāli, viņš ir ražots masveidā. Viņš lielākoties gan nav ražots Latvijā, bet viņš ir ražots masveidā. Kas nozīmē to, ka viens mētelis patiesībā tur ir ļoti, ļoti lēts. Ja? Tā tad arī ir tā lieta, ko mēs saucam par šo industriālo sabiedrību, ja? Proti sabiedrību, kurā vairums no materiāli ražotām lietām ir saražotas šādā industriālā, masveidīgi, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Ja? Piemēram, kā jūs to droši vien zinat, tad lielākā daļa, piemēram, no automašīnām, tas varbūt varētu, vairāk attiekties uz, jaunskungiem, kuriem jūsu vecumā noteikti pastiprināti interesē automašīnas. Jūs droši vien zināsiet, ka lielākā daļa no automašīnām, ko jūs šobrīd varat nopirkt jaunas veikalā, viņām cilvēki ir pielikuši roku ļoti nedaudz. Viņas patiesībā ir ļoti bieži ražotas tieši pateicoties absolūti lieliskām mehatronikas iekārtām, kas tad to mašīnu tur saskrūvē kopā. Klasisks piemērs, piemēram, ir slavenais BMW, ja BMW, kurš ir pazīstams ar to, ka viņa rūpnīcā principā jau vairs cilvēku rokas gandrīz netiek izmantots tādā nozīmē, ka kāds tur ar skrūvi skrūvētu kaut ko klāt. Nē. Tur viss lielos vilcienos notiek automatizēti. Ja? Kāpēc? Tāpēc, lai varētu saražot daudz un lai varētu saražot lēti. Vai ne? Lai ar, automašīnu, kur ražot ar rokām, noteikti, ka būtu pietiekoši sālīta un retais no mums varētu tādu atļauties. Turpretī tajā mirklī, kad automašīnas tiek ražotas industriāli, ja? Mašīna, īpaši jau vēl lietota mašīna, jau vairs sen nav nevienam nekāda baigā ekstra. Ja? Tie ir visi kļuvuši par īstenībā mūsu ikdienas pašsaprotam sastāvdaļu, lai gan pirms 100 gadiem, kā jūs to varat iedomāties, kaut kas tāds kā privātā, pat ne pirms 100, bet pirms gadiem 70, kaut kas tāds kā privātā automašīna, tas bija kaut kas, tas bija baigais luksus. 30. gados Latvijas izglītības ministrs Atis Ķeniņš devās braucienā uz Latgali. Un tas lielais notikums bija tāds, ka visi teica, tas ir gan kaut kas varens. Iedomājieties, izglītības ministrs, ka viņš brauc ar 3 automašīnām. Ja? Proti, ka no 3 mašīnas ministrs brauc uz Latgali skatīties, kā tur Latgalē izglītība strādā. Ja? Mūsdienās lēti, vai ne? Šis te burvīgais mobilais telefons, no kura šī te kolēģi nav, iedodiet man lūdzu viņu sekundi, es jums viņu atdošu, es nelasīšu jūsu. Iedodiet. Nē. Nu labi. Negribat, nevajag. Lūk, šī te jaunkundze, kā jūs redzat, ir kļuvusi absolūti atkarīga no mobilā telefona.
Ja? Taču šāds te mobilais, bez kura principā, kā saka, viņas dzīve nemaz nav iedomājama, kas izpaužās pat līdz tādai atkarības pakāpei, ka, kā saka, pat augstskolā nodarbojās ar kaut ko pavisam citu. Tad, lūk, šīs jaunkundnes atkarība no mobilā telefona ir skaidrojama ar to, ka šie mobīlie telefoni, kuros tagad ir pietiekoši iekšā daudz visādas tur spēlītes un daudz visādi tur sociālie tīkli un kas tikai tur vēl nav, viss iekšā, ir kļuvuši pieejami masveidā. Kaut arī, piemēram, pirms 20 gadiem mobīlais telefons tāds, kāds viņš šobrīd ir, kaut kāds tur, vidējais kaut kāds, iPhones kaut kāds 4. Tas liktos kaut kas absolūti neiedomājams, tāpēc, ka, kā saka, tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, tehnoloģijas ir progresējušas. Ja? Kā rezultātā cilvēki kļūst atkarīgi un tēlo, ka studē augstskolā, kaut arī īstenībā, kā saka, nododās atkarībām. Ja? Lūk, citiem vārdiem sakot, tas ir stāsts par industriālo sabiedrību. Kas attiecās uz industriālo sabiedrību, tad industriālās sabiedrības viena no pamatpazīmēm ir tas, ko jūs jau tikāt burvīgi lasījuši pie Horkheimera un Adorno. Proti tas, ka arī kultūra kļūst par industrijas objektu. Proti arī kultūras preces vairs netiek ražotas unikālas vienam atsevišķam patērētājam, bet kultūra tiek štancēti, kā mēs sakām, masveidīgi. Ja? Ko tas nozīmē? Tieši tādā pašā veidā, kā te kolēģi stāstīja piemēram, tās pašas jaukās bikses vai mēteļi tiek ražoti pēc viena standarta, vai ne? Lielā rūpnīcā. Tieši tādā pašā veidā šīs kultūra industrijas ietvaros tiek štancēti arī kultūras produkti. Piemēram, filmas, vai ne? Proti, ja jūs aizejat, piemēram, uz kādu Holivudas tādu B-klases grāvēju, tad jūs redzat, ka viņi principā visi ir vienādi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir taisīti pēc viena standarta. Iedomājieties, nezinu, kaut kā tur cietais rieksts numur 5 vai 6 ar Bruce Willis, vai ne? Kā jūs redzat, tā ir filma, tur tu aizēji, tur kaut kas jums tur, kā saka, krīt uz galvas un milzīgs troksnis un tur helikopteri gāžās zemē un tā tālāk un vēl 3D un kas tur tikai nē. Bet, tad tu padomā, tad tu ieraugi, ka šī filma ir taisīta pēc noteikti komerciāla standarta. Ja? Kāds ir tur varonis, kā viņam tur iet, vai ne? Kas ar viņu notiek filmas beigās un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, arī kultūra kļūst par masveidā ražotu preci. Un tagad pievērsiet uzmanību. Atšķirībā no kultūras tradicionālā sabiedrībā, kur, piemēram, ir tāda viena Mona Lisa, ja, vai jebkura cita Da Vinci glezna, viņi pastāv vienā eksemplārā un viņi nav pieejami pilnīgi visiem. Tajā mirklī, kad kultūra kļūst par industrijas objektu, tā ražo masveidā. Ja? Tā ražo masveidīgi, piemēram, tas pats attiecās arī uz skaņu ierakstiem, kā jūs to tīri labi varat iedomāties. Uz skaņu ierakstiem tajā ziņā, ka līdz pat 19. gadsimta beigām skaņas baudīšana, mūzikas baudīšana, ja, bija absolūts vienreizējs piedzīvojums. Jums bija jāiet, iespējams, jūs tur nelaid iekšā, jums bija jāmaksā diezgan dārgi nauda. Jūs gribējāt noklausīties kaut kādu, nezinu, mākslinieku, ja, Mocartu, piemēram, 18. gadsimtā. Ja. Mūsdienās, kā jūs to redzat, mūzika arī ir kļuvusi par industriālas ražošanas objektu, ka jūs varat pat ne tikai gluži aiziet uz kaut ko ierakstu veikalu un nopirkt disku, bet jūs varat viņu vispār bez nekāda materiāla nesēja vienkārši par naudu vai ļoti bieži arī bez naudas vienkārši lejuplādēt internetā. Ja? Respektīvi, kur tas ir kļuvis, kā saka, par biznesu. Ja? Citiem vārdiem sakot, šī industrializācija, masveida ražošana, kā mūsdienu kultūras pamatpazīme, un tieši tādēļ arī kultūra industrija kā īpaša kategorija. Ja? Proti, ka kultūra kļūst par šādu masveidā ražotu lietu. Ja? Tur jūs varat iedomāties vēl daudzas visādas citas lietas. Vai kādam nav kaut kādi jautājumi vai komentāri par visu to? Jā. Kā jau, piemēram, ar pašiem Mocarta vai Mona Lisa? Jā.
koncertu mēs varam nolādēt. Tieši tā. Tieši tā. Tajā ziņā, protams, ka tur pastāv joprojām starpība, kas attiecās uz mākslu. Tad nevelti jūs, piemēram, attiecībā uz to pašu Monu Līzu, ejat skatīties oriģināli. Jums nepietiek ar to, ka jūs varat internetā novilkt kaut kādu Monas Līzes bildi, vai ne? Bet jūs, tad, kad jūs braucat uz Parīzi, tad jūs ejat un skatāties to oriģinālu. Tas nozīmē to, ka tam oriģinālam piemīt kaut kādu pašvērtību. Tieši tāpatās arī runājot par to klausīšanos. Tas ir arī tieši tādā pašā veidā, proti, ka mēs tomēr uzskatām, ka aiziet un noklausīties kaut kādu labu mākslinieku dzīvajā, tas ir tomēr kaut kā krietni labāk, vai ne, nekā vienkārši tikai replicēt viņu. Tā, tur, protams, pastāv šīs abas divas lietas. Bet tas ir interesants stāsts. Tas ir jautājums, piemēram, par Monu Līzu. Tiem, kuriem patīk Dena Brauna, Da Vinci Kods un visas pārējās lietas, tur var padomāt par šo. Kā tas ir īsti, vai tā Mona Līza, kāda viņa izskatās dzīvajā, respektīvi tās oriģināls, kā izskatās, vai viņam ir kaut kādas principiālas atšķirības no tās Monas Līzes bildītes, kuru jūs varat, ieraudzīt jebkurā mākslas grāmatā, bibliotēkā. Vai tas ir principā tas pats? Vai tur tomēr ir kaut kāda atšķirība? Viņai blakus ir vairāk aziāti. Viņai blakus kas? Vairāk aziāti. Vairāk aziāti tai Monai Līzei Parīzē, jā? Ok, bet droši vien tas šajā ziņā nav varbūt tik būtiski, tāpēc, ka mazums kas ir kam blakus, bet pats tas objekts, viņš ir tāds pats? Vai viņš ir, jeb tam oriģinālam tomēr piemīt kaut kāda īpaša oriģināla garša? Viņš maziņš, jā, cerēja, ka būs lielāks. Ok, labi. Bet ir kaut kāda jēga skatīties to oriģinālu.